Sveiciens, draugi, jaunajā gadā visiem! Nu, ir klāt 2024. gads, puļķa gads. Sāksim ar jaunu sparu, ar jaunu iedvesmu, kā puļķim pienākas. Tieši tā. Šodien no rīta, 1. janvārī, tādā burvīgā dienā, kā vienmēr es pa Facebooku kaut ko paskatos un tā. Un sapratu vienu lietu. Vislielākā problēma mūsu sabiedrībā tas ir morālais terors, varētu teikt tā, tad, kad tiek ierobežotas mūsu privātās teritorijas un viss pārējais. Tas notiek no dažādiem cilvēkiem. Tas var būt vīrs, tā var būt sieva, tie var būt bērni, tie var būt vecāki, tie var būt vecvecāki, tie var būt sievas tēvi, sievas mātes, vīra tēvi, nav nozīmes. Tā tas notiek, diemžēl. Un tātad vienu video jau es taisīju par privātajām robežām. Tomēr vēlos vēl izteikties vienu reizi, varbūt tomēr noderēs. Tātad, nu jā. Kas mēs esam? Mēs tātad esam dvēseles nonākušas uz šās zemes ar savu konkrētu mērķi. Katra no mums ir ar savu konkrētu mērķi, ar savu konkrētu dzīves aicinājumu, ar savu konkrētu mācību stundu, ko mēs plānojām iziet šajā iemiesošanās reizē, vai ne? Tātad, un arī katram no mums ir tāds dzīves aicinājums, kā palīdzība citiem cilvēkiem. Tas mums ir visiem. Tas nav nozīmes, kāds ir mūsu privātais dzīves aicinājums. Plus mums ir jānes gaisma uz šīs planētas un jāpalīdz citiem cilvēkiem, vai ne? Bet kas ir palīdzība tātad? Kas ir palīdzība? Palīdzība ir, kad mūs lūdz palīdzību un viņa tiešām ir vajadzīga. Tad mēs ņemam un palīdzam. Mums ir savi tabū, mums ir savas privātās teritorijas, mums ir savas intereses, mums ir tātad savs privātais dzīves ceļš, dzīves mērķis, aicinājums. Un ja kāds tātad no mūsu līdzgājējiem, nav nozīmes kādā veidā viņš ir saistīts ar mūsu dzīvi, mēģina mūs ierobežot, ielīst mūsu tajā privātajā teritorijā, apspiest kaut ko mūsos. Un tad ir jāizdara secinājumi, kāpēc mēs to cilvēku paturam mūsu dzīvē. Tas, ka cilvēks ir mūsu radinieks kaut kāds, tēvs, māte, brālis, māsa, nav nozīmes vīrs, sieva. Tas nenozīmē, ka mums ir jābūt viņam vergiem visu mūžu. Mēs esam brīvi. Mēs neesam nākuši uz šīs zemes, lai vergotu kādam. Mēs neesam nākuši, lai izdabātu kādam. Mēs esam šeit tikai un vienīgi sevis dēļ pirmkārt. Tas ir primārais. Es. Atcerieties šo frāzi. Es. Vienmēr. Es esmu svarīgs. Ne jau mans ego, bet es. Kā personība, kā dvēsele un manas intereses. Kas ir ģimene? Mēs piedzimstam. Mūsu ģimene ir tātad mamma, tētis, brāļi, māsas, vai ne? Mēs augam, mācamies skolā. Satiekam sievieti, vīrieti, tātad sievu vai vīru. Apprecamies, aizējam no ģimenes projām, sākam dzīvot ar savu otro pusi. Mums rodas bērni. Automātiski tā ir mūsu ģimene. Pat jau bez bērniem, tā jau ir mūsu ģimene. Pārējie, kas palika, tie ir mūsu radi. Tās ir divas dažādas lietas. Radinieki un ģimene. Mēs nebūsim visu dzīvi ģimene. Un ļoti bieži ir mamām, tētiem, nezinu, kaut kādi greizsirdības pret sievām, pret vīriem, pēc notiem vēdeklām. Un tieši tajos mirkļos mums ir jāizdara tās īstās savas prioritātes, jāsaprot un jāsaliek pa plauktiņiem.
Ja mēs esam izvēlējušies to sievieti vai vīrieti, tātad kā savu dzīves partneri, tātad mēs viņu arī liekam pirmajā vietā. Jā, mūsu mamma un tētis deva mūsu dzīvību, šaubu nav. Bet tas nedod tiesības viņiem valdīt par mūsu dzīvi. Viņi mums deva, mēs viņus mīlam, mēs viņus uzpasējam, mēs viņus žēlosim visu mūžu, ja vajadzēs. Ja viņi mums nedarīs pāri pirmkārt, vai ne? Un, nu jā, mūsu tātad ģimene tā vienmēr ir prioritāte, jebkurā situācijā. Sievai ir jāsajūt no vīra tā aizsardzība. Ir jāsajūt, ka ir tas stiprais plecs, aiz kura var noslēpties jebkurā dzīves situācijā. Mūsu bērniem viņi nedrīkst iebersties kaut kādās nepatikšanās un baidīties mājās to pateikt, baidoties, ka mūs nolamās. Tieši pretēji, māja tā ir ģimene, tā ir visdrošākā vieta. Tā ir tā vieta, kur tev ir jābūt visdrošāk, jājūtās, vislaimīgākajām, vispatīkamāk tev tur ir jābūt. Ne jau jāiet ir mājās ar bailēm. Kas mums ir jādara kā personībām? Mums ir jānosprauž savi tabū, savas zonas, sava privātā zona. Vai ne mums kā vienai personai jānospriež, tas arī tam ir jābūt arī manām privātajām zonām. Un tad ir mūsu ģimenes zonas. Ir mūsu bērni. Mūsu bērnus audzinām mēs ar sievu, tātad, vai mēs ar vīru, vai ne? Tur nedrīkst iejaukties nec vecāki, nec vēl tur sazina, kas kaut kādi kaimiņi. Tāpēc, ka tas ir vecāku primārais uzdevums. Var atbraukt vecāki, var izteikt savu viedokli, varbūt klusiņām kaut kur kā viedokli, nevis kā uzstājīgu kaut kādu informāciju. Un tā tad mēs nospraužam priekš sevis tās robežas, vai ne? Un mums viņām galvenais, kas ir jādara, tas ir mums viņām ir jāseko līdzi. Mēs paši viņas nospraužam un paši viņas arī uzturam. Mūsu ļoti bieži mēģinās kāds izlausties cauri mūsu robežām. Tas notiek. Tāda ir pasaule. Tāpēc ir tie cilvēki, tāpēc tas viss notiek. Tā arī mums ir mācību stunda, kura mums ir jāaiziet. Ja mēs ielaižam un atļaujam pārkāpt mūsu privātās robežas, vai mūsu privātās vai mūsu ģimenes robežas, tas nozīmē, ka mēs savu mācību stundu neizgājām. Tieši tāpēc katrs cilvēks ir gan skolotājs, gan skolnieks šajā pasaulē. Un mēs tā arī mācām viens otram visu laiku. Tā kā lūdzu, draugi, audzējiet savas ģimenes. Tas ir pats primārais, kas mums ir uz šīs pasaules, uz šīs tieši planētas Zemē. Šajā iemiesošanās reizē tas ir pats svarīgākais. Jā, un lūdzu, nejauciet tās divas lietas - radinieki un ģimene. Mammas tēti, jā, viņi ir jāmīl, viņus nedrīkst tur lamāt vai tur vēl sazina ko vai ne. Bet viņam nedrīkst arī ļaut pārkāpt robežas. Mīlēsim viens otru un viss būs kārtībā. Lūdzu, draugi, ja nav grūti, ja jums patīk tas, ko es stāstu, ja nav grūti, piesakojiet, ielaikojiet Facebookā. Cerēsim, ka Facebookā, YouTube. Cerēsim, ka mums būs vairāk sekotāji, vairāk cilvēki sadzirdēs, sapratīs, gribēs kaut ko mainīt. Un kaut vienam mēs palīdzēsim kaut ko mainīt dzīvē, tas jau ir ļoti labi, vai ne? Un rakstiet, draugi, lūdzu jautājumus, komentārus. Es ļoti labprāt gribētu ar jums padiskutēt, jo appusēja diskusija dod daudz vairāk nekā vienkārši monologs. Jūs uzdodat jautājumus, es pēc tam atbildu, jūs kaut ko atbildat, pastāstīsiet savu skatījumu, un tā mums izvērtīsies daudz efektīgāk tas viss pasākums. Tā kā jā, vēlreiz laimīgu jauno gadu visiem. Sūtam jums mīlestības enerģiju, nesautīgas. Un līdz nākamajai reizei gaidu jūsu jautājumus.